pateikšu kaut ko ļoti svarīgu, kad internetu lietotu, atceries par drošību. Portugālē snieg. Kas veido saturu internetā? Kā noskaidrot, vai redzētais, dzirdētais vai lasītais tiešām ir patiess? Hei, draugi, būs tačām rudens svētki. Jā. Mums taču vēl jāstais tik daudz lietas. Man ir frizūra jāstais, man ir pīra. Vai suni var ņemt līdzi? Man šķiet, ka vissvarīgākais ir izvēlēties īsto tērpu. Pulcēšanās jau vairāk domāts meitenēm. Es domāju, ka neko skaisti jau rudenī brīvā dabā nemaz nevar uzvilkt. Man šķiet, ka drēbes šajos svētkos nebūs pats galva. Jo īpaši, ja tu neesi meitene. Man šķiet, tas nemaz nav tāds joks. Kādēļ? Vai varbūt ir? Man vienreiz sanāca pavisam jokaini. Ir jāmāk izvēlēties pareizo apģērbu. Stāst! Īsumā bija tā. Mēs ar mammu un tēti lidojām uz Portugāli. Katram bija īsās čemodāns. Kā atvērām manu, visi bija šokā. Kāpēc? Kas tur bija? Man tur bija iekšā ziemas jaka, džemperis un pat manas vecmāmiņas stūrainīši. Karstā laikā nevajag lietot šīs drēbes. Bet, Tom, vai tad es kaut ko jaucu, vai tad Portugāla nav nekāda silta zeme? Nu, vismaz pavasarī noteikti. Bet ko tu gribēji darīt ar tiem biezajiem cimdiem? Viss pareizi. Portugāla ir silta zeme. Vienkārši noskatījos vienu video. Kādu video? Pārējā pirms ceļojuma mans tētis teica, nevis lai spēlēju spēles, bet paskatījos, kas Portugālā jauns. Pirmie video, ko es atradu, bija teikts, ka būs Portugālē rektīga ziema. Ziema? Tas izņēma visas vasaras drēbes un ieliku ziemas drēbes. Un kas tālāk? Portugālē nebija necik sniega, nevienas sniegas pārsliņas. Man bija ar vecākiem jāiet uz veikalu nopirkt visas vasaras drēbes. No siltiem zābatiņiem būs jāgaida Latvijas ziema. Bet paga. Kā ar to video? Feiks. Feiks? Kas tas ir? Nu, mānīšanās. Nepatiesība. Mēs ar tēti pēc tam pārbaudījām. Tur nav sniģis nemaz 10 gadu. Nevienas sniega pārsliņas. Kā tas var būt? Nu, tā ir, ne visam, ko mēs redzam, vai dzirdam, vai izlasam internetā, var ticēt. Ja nevar ticēt internetam, kam tad lai tic? Es jau neteicu, ka nedrīkst pilnīgi nekam ticēt, kas ir internetā. Bet jums ir jāsaprot, ka šo ziņu var ielikt internetā pilnībā jebkurš. Es arī. Protams, ka arī tu internetā katru dienu nonāk miljoniem visādu ziņu. Gan lielu, gan mazu. Un arī balss ierakstu. Dažiem cilvēkiem šis informācijas nodošana ir darbs. Tie ir žurnālisti, vai ne? Jā, tie ir arī žurnālisti. Tie gan politiķi, dziedātāji, dzejnieki, kasieri, pat kaķu īpašnieki. Un arī visi. Tātad tiešām visi? Nu jā, tāpēc mēs reiz nevaram ticēt visam, ko mēs redzam. Ir īpaši, ja tas ir kaut kas tāds neparasts un kaut kas tāds wow. To ir viegli pateikt, bet sarežģītāk izdarīt. Ja vēl projām neesiet pārliecināti, vajag pastīties šīs ziņas autoru. Nu, ja tā ir kāda ziņu aģentūra, šī ziņa visticamāk būs patiesa. Bet, ja tas ir profils ar dīvainu sagvārdu, šī ziņa visticamāk ir muļķības. Un, ja pēc kārtīgas apdomāšanas vēl projām nevar tīsi saprast, nu, tad ir jāapsauc kāds pieaugušais palīgos. Vai tad pieaugušie nekad neuzķers uz mānīšanos internetā? Protams, ka uzķers, kad es mācījos kādā 2. klasē 1. aprīlī, joku dienā. Mēs ar mammu izlasījām, ka mūsu pilsētiņas centrā kā pāris dienas darbosies milzīgas atrakcijas. Mēs abas divas priecīgas skrējām uz turiem, bet izrādījās, ka nekāda atrakcija nav. Nu, tas ir tāds nekaitīgs jociņš, no kura nevienam nekas slikts nenotiek. Nu, bet
Tāpat kā Tomam, viņš tikai tik pie vēl vieniem šortiņiem. Bieži ir tā, ka internetā cilvēki melo vai stāsta muļķības tādēļ, ka vēlas iebiedēt savus skatītājus vai klausītājus, vai vienkārši, lai nopelnītu naudu. Rakstus un video, kuros speciāli melo, sauc par viltus ziņām. Un vēl ir arī tādas ziņas, kur lielākā daļa ir patiesība, bet maz drusciņ ir kaut kas samelots. Un dažkārt cilvēki melo internetā ne tādēļ, ka viņi ir ļauni, bet tādēļ, ka viņi kādu citu informāciju nav sapratuši pareizi. Kad es biju maziņa, mana māsa raudāja, ka nomirs viņas mīļākais dziedātājs. Neatceros, kā viņu sauca, bet māsa to izlasīja internetā. Nākamajā dienā izrādījās, ka viņš ir dzīves un vesels. Tieši tā. Internetā tas ir viens no populārākajiem viltus ziņas veidiem pateikt, kāds ir nomirst. Kad cilvēki redz šo rakstu, viņi grib zināt, kas ir noticis. Un cilvēks, kas viņu ir izveidojis, pelna ļoti daudz naudas. Vai arī tu kādreiz esi noticējis kaut kam tādam, kas pēc tam ir izrādījušies meli? Atceries par drošību. Vai jums ir kādas idejas, kā mēs varam saprast, vai tas, ko mēs lasām internetā, ir patiesis? Es vienkārši pajautātu vecākiem. Jā, tas ir labi, bet, zinat, arī vecāki dažkārt var uztverties šiem viltus meliem. Vienkārši jāpārbauda. Atceries, kas teica par tiem gadiem, daudziem bez sniega? Jā, atceros. Mēs ar tēti uzzinājām tos dažās sekundēs. Vēl ir jāatceras, ka ir jāpārbauda, pa kuru laiku ir stāsts un kad ir viņš ielikts. Jo tad var sanākt tā kā Tomam, jo varbūt tas video bija ielikts 10 gadus atpakaļ, kad tiešām Portugālē snīga. Bet Toms apskatījās tagad un domāja, ka tas notiek šodien. Man šķiet, tagad arī es saprotu. Mēs ar tēti redzējām internetā, ka mūsu rajonā ir pazudis strīpains kaķītis. Pastaigājoties tādu ieraudzījām un zvanījām noteiktajam telefonu numuram. Un izrādījās, pazudušais jau ir sen atpakaļ mājās, bet ziņa palikusi internetā. Tieši tā, tā arī var gadīties. Un jāzina, vai šī ziņa vispār ir patiesa. Bet ja tu viena pati nevari saprast, ir jāapsauc palīgā kāds pieaugušais. Bet pagaidiet, es gribu zināt, tas, ka internetā kaut ko var ierakstīt gandrīz jebkurš, vai tas ir labi vai arī slikti? Kā daudz kam dzīvē ir gan labais, gan sliktais. Par slikto mēs nu pat parunājām, bet ir arī labais. Mēs internetā varam padalīties ar visu, ko mēs mākam. Un ar ko jūs gribāt internetā padalīties? Es gribētu, lai mums ar mammu būtu savs ēdienu gatavošanas kanāls Instagramā vai YouTube. Tā ir ļoti laba doma. Tā ir laba. Tā, kad es būšu liela, es gribēšu mācīt bērniem internetā spēlēt klavierus, jo es tagad mācos spēlēt klavieres. Tā ir ļoti laba doma. Es gribu angļu valodā mācīt cilvēkiem, kas ir Latvija. Ļoti daudz nezina. Malacis. Tu varētu pateikt, Portugālē lieldienās nesnieg, bet Latvijā pilnīgi mierīgi. Un ko milzīgajiem informācijas kalniem internetā gribētu pievienot tu? Atceries par drošību. Tātad, ko mēs šodien uzzinājām? Lieldienās dodoties uz dienvidiem, cimdiņus mierīgi var atstāt mājās. Internetā rakstus un video liek ļoti daudz cilvēku, daudzi un dažādi. Pareizi. Nevajag uzreiz ticēt visam, ko var atrast internetā. Vienmēr ir jāpārbauda. Bet, ja pārbaudītas linkums, noteikti nevajag ziņu pārsūtīt citiem, jo tā var gadīties kaut ko nepatiesu padarīt vēl populārāk. Tieši tā. Un pirms mēs kaut ko vispār publicējam internetā, vienmēr ir jāpadomā, vai mana ziņa ir patiesa un vai viņa ir noderīga, vai ne?
Jā! Atceries par drošību. Pasaki man lūdzu, kā tad tā? Automašīnā vairs nestrādā. Iespējams, ka kļūda motorā. Vai varbūt ir vaina degvielā? Mīļu prāt, es padomu jums dotu, bet diemžēl no auto neko nesaprotu. Nevaru izraudzīt tas nekas, ja vēl dažas lietas jāmācās. Tāpēc mums ir dzīves likums jauns, kāds nezināt nav kauns. Jā, nezināt nav kauns. Paskaties, vai smuki saģērbos, vai var fiksēs iet un zābakos. Kalas balli, lai es pucējos, vai lai liek blūzi pārziņos. Mīļu prāt, es padomu jums dotu, bet diemžēl no modes neko nesaprotu. Nevaru izraudzīt tas nekas, ja vēl dažas lietas jāmācās. Tāpēc mums ir dzīves likums jauns, kāds nezināt nav kauns. Jā, nezināt nav kauns. Kā lai šito spēli ietveru, nekas nenotiek, kad uzspiežu. Kādreiz man te rāda eroru, laikam internetu saplēsu. Mīļu prāt, es padomu jums dotu, bet diemžēl vēl internetu nesaprotu. Nevaru izraudzīt tas nekas, ja vēl dažas lietas jāmācās. Tāpēc mums ir dzīves likums jauns, kāds nezināt nav kauns. Jā, nezināt nav kauns. Tāpēc mums ir dzīves likums jauns. Nezināt nav kauns, nezināt nav kauns. Tet, droši internets LV un Ričijs Rū atgādina, kad internetu lietotu, atceries par drošību. Kā būt drošam internetā, zini vairāk. Digitālā drošība.lv